Es vēlētos, lai jūs ieskatieties rūpīgi šajā fotogrāfijā. Varbūt paceliet roku, kurš ir izbaudījis braucienu ar šādu vilcienu. Tie bija tie burvīgie vilcieni. Jā, redz, kā apvienotais saraksts ir tādās vairāk brauc. Tie bija vilcieni, pirms mēs nopirkām Škoda Vagonka, kas braukāja pa mūsu sliedēm gadiem. Un pamatā tie ir vilcieni, kas ir ER2 un ER2T sērijas elektrovilcieni, proti motoru vagoni, tur galvas vagoni, piekabes un tā tālāk. Un tie ir ražoti, ER2 ražoti no 62. līdz 84. gadam, un ER2T, tā ir jaunā sērija, kas ražot no 86. līdz 98. gadam. Un paceliet tagad rokas tie, kas ir bijuši Ukrainā un braukuši ar ukraiņu vilcieniem. Cik mums tādi cilvēki ir zālē? Ir cilvēki, vai ne? Krastiņkungs arī ir sēdējis vilcienā. Kāda apbrīnojama līdzība, tādi paši vilcieni. Mēs saņemam ziņas, lasām, redzam šīs bildes, viņas ir tūkstošiem internetā. Ka Krievi ar droniem spridzina katru dienu Ukrainas vilcienus. Daudz šīs bildes. Kramatorska, Sumi un praktiski visas vietas Ukrainā, kur ir sasniedzamība šiem te droniem. Un tā lieta ir tāda, ka Krievi to dara, tāpēc, ka vilcieni Ukraiņiem ir dzīvības līnija. Proti, tas ir absolūti kritiski svarīga infrastruktūra evakuācijā, medicīnai, loģistikai, militārai mobilitātei, ekonomikai. Un kāpēc Krievija spridzina šos vilcienus? Tieši tā iemesla dēļ, ka tas ir simbols Ukrainas brīvībai un dzīvībai. Kamēr šie vilcieni kustas pa sliedēm, kamēr ir vagoni, kas brauc, kamēr ir lokomotīvas, kas velk šos vagonus, tikmēr Ukraina spītīgi turas un demonstrē visai pasaulē un arī agresoram Krievijai, ka viņa nepadosies. Viņa kustās, viņa ir dzīva un viss notiek. Un te pretīm ir ziņas no mūsu valdības, no satiksmes ministrijas pagājušā gada rudenī, kad tiek organizēta izsole, lai pārdotu mūsu lokomotīvas un vagonus. Jums ir jauni. Izsolē kopumā tās ir 114 vienības. Gan šie vecie vagoni un lokomotīvas, gan arī modernizētie, kopā 114 vienības. Kāda ir cena? Cena ir katram vagonam zem 10 000, atsevišķām vienībām virs 10 000 eiro. Kāda ir šo lietu vērtība, ja mēs varam salīdzināt? Tās automašīnas, ko mēs atņemam dzērāju šoferiem, bieži vien ir krietni dārgākas nekā tāds viens vagons, ko valdība pārdeva vienkārši izsolē. Un tā problēma ir tajā, ka es arī pirms 2 nedēļām, kad biju Ukrainā, es saviem kolēģiem uzdevu jautājumu, vai jūs zinājāt, ka mums ir šāda vagona? Jo tā ir ekskluzīva manta. Tāda nav Eiropā. Mēs varam palīdzēt, varbūt Lietuva, Igaunija, jo mēs viņus pašus ražojam. Viņi teica, ka ir ļoti sāpīgi noskatīties uz to, ka šāda manta tiek sagriezta metālūžņos vai vienkārši kādam atdota. Tāpēc, ka viņiem vagoni, lokomotīvas ar katru dienu paliek arvien mazāk. Viņiem šos vagonus vajag, lai glābtu cilvēku dzīvības, lai pārvietotu preces, lai nodrošinātu savu eksistenci un dzīvību. Un tā problēma ir tāda, ka acīm redzami mēs nespējam, šī valdība nespēja nostāties absolūti skaidrās, saprotamās pozīcijās. Mēs nespējam saprast valdībā, vai mēs esam par Palestīnu vai par Izraēlu, par ASV vai Venecuēlu. Nu pat vienas dienas laikā 2 paralēlas ziņas, ka mēs neplānojam iesaistīties operācijā Hormūza šaurumā, tā aizsardzības ministrs.
Paralēli tai pašā laikā premjera komunicē, ka Latvija nopietni izvērtēta ASV lūguma operācijā Hormūza šaurumā. Kādi ir mūsu principi un vērtības? Bet vismaz varbūt par vienu lietu mēs varam visi šai zālē vienoties, ka mēs esam par Ukrainu. Bet tā, ka mēs esam līdz galam par Ukrainu. Un nevis tad, kad mums gribās pavicināt Ukrainas karogus un piespraust Ukrainas karodziņus un sirsniņus, bet tā, ka mēs esam gatavi ar viņiem cīnīties kopā. Un mums nav jācīnās kaujas laukā. Mums vienkārši ir viņiem jāpalīdz ar strateģiskām lietām, kas viņiem ir vajadzīgas izdzīvošanai. Vai arī, kolēģi, mēs esam noguruši no kara un paši no savas brīvības. Un tā problēma ir acīm redzama tajā, ka Latvijas valdība redz lietu cenu un naudu, bet nesaprot un neredz lietu vērtību, jēgu un nozīmi. Mēs tirgojam, kolēģi, mūsu pašu drošību un brīvību par metāložņu cenu.